Cilvēks mācās visu mūžu, tieši tādēļ vecums, lai apmeklētu skolu, nekad nebūs par lielu. Tā saka biedrības Rūjienas Ievas dalībnieces, secinot, ka mācīties mūsdienās ir daudz vieglāk. Par vienu no palīgiem un ieguvumiem minot interaktīvās tāpeles, kuras viņuprāt krietni vien atvieglo mācību procesu gan skolēniem, gan skolotājiem. Tādēļ, atsaucoties skolēna pašpārvaldes aicinājumam, jau 3. gadu uz vienu dienu viņas atgriežas skolas solos, lai atkal atcerētos to, kā mācīties bija kādreiz un redzētu, kā tas notiek šodien. Mēs dabūjām redzēt un dzirdēt, kā notiek stundas. Tagad laiku mēs salīdzinām ar savu laiku, mēs gājam. Tas ir 50 gadu atpakaļ un vairāk, un kam mazāk, kam vairāk un tā. Tai laikā man liekas, ka bija grūtāk, jo tagad uzskats līdzekļi ir pavisam savādāk. Mūsu laikos gan arī vairāk bija tikai no grāmatām, un jāsaka, ja bija arī skolotāji entuziasti, tad viņi kaut ko uzmeistaroja, kas saka, vai ne, un tā. Mācības un viss tas it kā tas pats, bet kā mums bija tikai jāmācās no grāmatām, mums jau nekas reāli nekur netika rādīts un zīmēts, un tikai to, ko grāmatā izlasīja, un tas bija viss. Jā, cits saprat, cits nesaprat, citam vieglāk, citam grūtāk, bet te jau tagad visu uz tām tāfelēm uzzīmē izskaidro, kolosāli. Ievas tika izvadātas nelielā ekskursijā par Rūjienas vidusskolu un jauno sporta halli, kā arī paviesojās fizikas stundā. Bet pēc stundas apmeklējuma pie sarūpētā kliņģera un kafijas tasēm kundzes baudīja skolēna pašpārvaldes sagatavoto koncertu, kā arī atlikušo dienas daļu pavadīja daloties ar savām atmiņām par laiku, kurā viņas bija skolnieces. Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.